Jā, tātad mēs esam Latvijas Valsts mežzinātnes institūtā Silava meža faunas pētnieku grupa. Mēs esam vairāk nekā tikai 2. Kopā grupā mēs esam tā stabili 8 pētnieki, zinātniskie darbinieki, bet vismaz puse no mums nodarbojas ar lāčiem. Protams, arī vēl citām sugām, bet ne gluži visi no mums nodarbojas ar lāču izpēti. Un tā informācija, par ko šodien es stāstīšu, arī nav tikai, nebalstās tikai uz Dabas aizsardzības pārvaldes atbalstīto lāču monitoringu. Faktiski tās zināšanas mums ir daudz senākas un daudz plašākas, un tad mēģināsim ar viņām dalīties. Mūsdienās noteikti katrs lāci ir redzējis ne tikai bildēs vai kino vai kur, bet arī nebrīvē, jo arī Latvijā ir vairākās vietās iespējas uz lāci paskatīties. Bet šis ir slavenais Līgatnes lācis, vairs neatceros tur Ilzīte vai Mārīte, bet viens no viņiem. Un jā, savvaļas vidē, un tāds tas lācis izskatās. Daudz vairāk par lāča izskatu šodien var lēst no tā saucamajām meža kamerām, ko mednieki uzstāda pie medījamo dzīvnieku barotavām, un kur, kā jau teica, lāči mēdz regulāri uzturēties. Un Latvijā un Baltijā dzīvojošie lāči nav tie paši lielākie, jo atsevišķi indivīdi vispār Eirāzijā brūno lāču indivīdi var sasniegt pat gandrīz pustonnas izmēru, svaru tēviņi, bet Baltijā gluži, tad redzēs igauņu kolēģim, varbūt ir informācija, kāds ir smagākais lācis nomedīts, kaut gan tur vairāk notiek jauno lāču medības tieši, un tie šādu masu nesasniedz. Mātītes ir kopumā vieglākas, mazākas, bet tāds dzimuma dimorfisms, ko jūs varat novērot fotogrāfijās vai video uzņemtajos, faktiski neizpaužas. Un, lai noteiktu, kāds ir lāča dzimums, ir vajadzīga tā ģenētiskā analīze, ja vien to lāci nevar apskatīt un izpētīt tās viņa dzimuma atšķirības kaut kā savādāk tūmā. Un vēl ir jāņem vērā tas, ka viens un tas pats lācis, šī atkal ir tā Ilzīte slavenā no Līgatnes dabas takām, var ļoti atšķirties pat tur, kur viņai ir tas barība it kā pieejama neierobežoti, var ļoti atšķirties, kā viņi izskatās pavasarī un pēc ziemas guļas, jo arī tur viņi dodas tādā nosacītā ziemas snaudā, un kā tas pats dzīvnieks izskatās šajā laikā jau, vai pat vēl kādu mēnesi vēlāk pirms ziemas guļas. Jā, tas svars un izmērs var būt diezgan mānīgs kā indivīda noteikšanas pazīme, jo, ja gadījumā tajā medību kamerā šķiet, ka tie ir 2 dažādi lāči, tad, ja tās fotogrāfijas ir tas lācis ir apmēram ar vienādu apmatojumu un tā tālāk, bet tā ķermeņa forma un tas barojums sezonāli var ļoti atšķirties. Bez tam mūsu lāčiem, un šis attēls ir no Latvijas, un to min arī jau zinātniskajā literatūrā gan austrumu valstu, gan mūsu ziemeļu kaimiņu pētnieki, ka šī reģiona lāčiem ir pirmajā dzīves gadā raksturīga tāda balta apkaklīte. Tas nekas, ka viņš saucās brūnais lācis, kas, teiksim, Āzijas Himalaju lācim ir tāda raksturīga sugas pazīme. Tad arī mūsu brūnajiem lāčiem šī baltā apkaklīte lielākai daļai ir, bet dzīvniekam kļūstot vecākam,
viņa pamazām izzūd vai paliek vienkārši par tādu gaišāku brūnu, tādu joslu ap kaklu. Bet arī ne 100% visiem individiem šī baltā apkaklīte ir. Ja nākas atrast, teiksim, lāča kādas mirstīgās atliekas vai medību trofeju, tad var apskatīt lāča galvaskausu, tās zobu izskats un, teiksim, nodilums ļoti atšķirās no, kaut gan lācis ir plēsēju kārtas pārstāvis, bet ļoti atšķirās no citiem plēsējiem, vairāk līdzinās varbūt meža cūkai, tā virsma ir tāda zerokļu ar tādiem izciļņiem, nu, teiksim tā, truliem izciļņiem, nav šie plēsējiem raksturīgie griezēji zobi. Un te Karīnas rādītajā attēlā par it kā pēdējo lāča uzbrukumu, kur tas bija kaut kur Latgales pusē, tam teļam, nu, tie gaļas gabali, tās ekstremitātes izskatījās tomēr, ka nav lāča nokostas, ka tur ir izmantoti griezēji zobi, kas ir raksturīgs citiem plēsējiem, tās asās šķautnes, kad pēc tās koduma vietas neizskatās, ka to būtu darījis lācis. Un tie zobi tiešām ir tādi truli. Visslavenākais lāča, teiksim, uzbūves elements ir viņa ķepas. Un par to vēl Guna runās savā stāstā, bet ķepu nospiedumi lācim ļoti atšķirās, vai tie ir priekšķepas vai pakaļķepas. Un tas, kas mūs parasti iedveš tās bailes, ka mēs ieraugam to pakaļķepu, kas ir tā kā cilvēka pēdas nospiedums, tāds plats, plakanā pēda ar visu papēdi un garajiem nagiem un 5 pirkstiem, bet to priekšķepu mēs šad tad nemaz nepievēršam uzmanību, lai gan faktiski augsnē substrātā tieši priekšķepa nospiežas daudz precīzāk. Un te var redzēt tai sniegā, kādi ir tie nospieduma atšķirības, un arī monitoringam mēs izmantojam tieši priekšķepas nospiedumu, par ko tad sīkāk Guna stāstīs, bet arī priekšķepā ir tāds maziņš, tāds spilventiņš, kaut kas tā kā no papēža vai dēlnas spilventiņa, kas ļoti tādā, teiksim, irdenā vietā var atstāt savu nospiedumu, bet tam viņš ir tāds maza pleķīša, tā kā īkšķa gala nospiedums. Viņš nekad neveido pilnu papēdi. Nu, tiesa vēl diezgan bieži lācim tur ļepatojot sanāk tā, ka tā pakaļķepa uzklājas virsū priekšķepai, un tad baig ļoti lielu pieredzi, lai atšifrētu, kurš tad ir priekšķepas nospiedums un kurš ir pakaļķepas nospiedums. Nu, mums diezgan tādi kuriozi, bet no vienas puses arī ļoti tādi, nu, saprotami, cilvēcīgi kļūdīšanās gadījumi ir, ka lāča ķepu sajauc ar āpsi, jo liels āpsis tiešām izmēru ziņā var līdzināties mazam lācēnam, nu, kādā, teiksim, maijā, tur aprīlī, jā, ka tie lācēni vēl tiešām ir ļoti mazi. Nu, šī ir, protams, āpša pēdu nospiedumi, bet savā ziņā tas priekšas kāja, nu, ir diezgan līdzīga. Nu, tur tie nagi atšķirās drusku savādāk, tādi izteikti gari, bet izmēra ziņā, nu, diezgan bieži mēs saņemam ziņas, ka rekur lācene ir lācēni, bet īstenībā, jā, lācene vai lācis tur ir, bet viņam pa pēdām vai pirms viņa ir gājis āpsis. Barība, lāča mēsli, jeb ekskrementi, nu jau arī vairs nav nekāds retums atrast. Sākumā mēs teicām, ka lāča barošanos pēc ekskrementiem Latvijā ir gandrīz neiespējami pētīt, jo grūti ir atrast tos ekskrementus, un tādā ziņā igauņu kolēģi
pētnieki mums ir tālu priekšā, jo viņiem ir barošanās pētījumi pēc ekskrementu sastāva, bet jau arī mēs apsveram domu, ka vajadzētu uzsākt lāča barošanās pētījumus tieši pēc ekskrementiem. Un tur var redzēt ļoti daudz, es jau rādīju, kā tie zobi izskatās, tādu augu barību, tādu sakošļātu augu barību, dažādas mizas, ābolu, ogu, zīļu, tos apvalkus, jo to veģetāro barību lācis ļoti nepilnīgi sagremo. Viņam trūkstot aklās zarnas piedēkļa, un līdz ar to tā barība ātri izskrien caur barošanās traktu, un ārā nāk tāda nesagremota, pussagremota masa. Tās barošanās vietas lācim ir tagad jau rudens pusē. Ābolu raža šogad ir tāda trūcīgāka lielākajā daļā Latvijas, bet ļoti izteikti daudz barojas ar āboliem, ar mežābelēm, ar dažādām ogām, sēklām, zīlēm. Tās mednieku barotavas tās ir, un kaut kādā mērā tas mednieku saimniecības pārmaiņas pēc 90. gada ar to piebarošanu un tām gaidas medībām, protams, ir veicinājušas lāču ienākšanu Latvijā, jo tā ir barība, īpaši pavasara posmā pēc ziemas miega. Un, tas ir liels atspaids, un ja pirms tam dominēja medīšanas praksē vairāk dzinēju medības, kas drīzāk ir traucējošas lāčiem, tad tagad tās gaidas medības ar piebarošanu ir lāčiem palīdzošas. Medniekiem pašiem tas, protams, nepatīk, un tās barotavas tiek postītas, bet tai pašā laikā tagad arī tāda diezgan pretrunīga rīcība, ka pazūdot meža cūkām, turpinās barības vešana un praktiski tiek baroti lāči. Un, protams, pie iespējas lācis arī dzīvnieku barību nelaiž garām. Lielākoties tā ir bezmugurkalnieku, kukaiņi dažādi, kukaiņu kāpuri, bet trāpās arī pa kādam zīdītājam, te redzamais aļņa tēši, bet viņa nogalināšanas un ēšanas paradumi ārēji bieži vien norāda, ka tas ir lācis, pat bez tās DNS analīzes. Un, protams, postījumi biškopībai. Ja dravas netiek aizsargātas un netiek aizsargāts ar efektīgiem līdzekļiem, un vienīgais efektīgais līdzeklis tomēr ir elektrība, pie tam tas žoks ir pareizi jāuzstāda, tad lācis viesojas dravās, un tas jau kļūst par pieradumu. Mēs cenšamies savos ģenētiskajos pētījumos atšifrēt, kas ir tie meduslāči, kuri varbūt tiešām ir atkarīgi no dravu apmeklējuma, jo, ja kādreiz, teiksim, mēs nonāksim līdz lāču skaita regulācijai, tad būtu jāsāk tieši ar šiem indivīdiem, un tas varētu kalpot arī par pamatojumu, kādēļ konkrēto individu izņemt no populācijas. Bet senatnē cilvēki, biškopi izvairījās arī ar tādiem citiem diezgan efektīgiem veidiem. Te, diemžēl, nevar saskatīt. Tas ir no viena tāda muzeja sētas. Tur ir uz tā laikam ir ābele, bet, principā tas varētu būt kaut kāds nopietnāks koks, kur augšā ir tas saucamais bišu koks, jeb strops uzcelts uz tādas platformas. Tur ir kokā izgriezts lācis, kurš tu cenšas uzkāpt, bet to nevar redzēt. Zem tās platformas ir sakārti tādi dzelkšņaini, visādi svārsti. Tā ka faktiski tam lācim nav iespējas uzkāpt uz tās platformas un to bišu stropu izķeksēt. Protams,
tiem biškopiem, kas strādā ar simtiem un vairākiem simtiem pat stropu, tās dravas mūsdienās ir diezgan industriālas jau, nu tad šādas metodas, protams, ir jāatstāj vēsturē, bet elektrību es iesaku izmantot. Cik kustīgi tad ir tie mūsu lāči? Nu, jāsaka, ka ne Igaunijā, ne Latvijā tādu pētījumu faktiski ar telemetriju, tas ir, ka lācim ir uzlikta apkaklē raidītāju. Nav Igaunijā, laikam viens mēģinājums ir, bet ne pārāk ilgstoši tur izdevās izsakot. Nu, tāpēc mēs esam apkopojuši datus no literatūras. Nu, un tad te var izlasīt, ka ļoti, ļoti dažādi var lācis dzīvot uz vietas un var pārvietoties lielos attālumos. Nu, mums šis ir svarīgi, vairāk tas ātrums, ar kādu pat lācis, ja viņš pārvietojas, ja viņš ir tas tālstaigātājs, ne tālbraucējs, bet tālstaigātājs, tad cik ātri viņš var nokļūt no viena punkta līdz otram, jo tas mums dod iespējas salīdzināt tās saucamās gadījuma ziņas. Ja ir gadījuma ziņa, ka lācis tiek novērots, ir vai nu nofotografēts kamerā, vai veicis kādu postījumu, vai ziņots par viņu pēdu nospiedumu ar izmēriem, tad, ja ir zināms, kurā datumā un kurā vietā tas ir bijis, un tad, ja ar līdzīgām pazīmēm lācis ir konstatēts pēc, teiksim, nedēļas vai 2 nedēļām citā vietā, tad šī izpratne mums ļauj saprast, vai tos 2 novērojumus var saistīt ar vienu un to pašu individu vai nē. Nu, tādēļ jau tas telemetrijas pētījums arī pastāv. Par lāču vairošanās, nu, tāds ļoti būtiska lieta. Lāču vairošanās ir sākusies arī Latvijā. Un te ir Velgas Vītols lācēns, kas arī piedzimis nebrīvē, bet blakus ir lāču miga. Attēla izcelsme ir nezināma, bet tie palaidnīgie valkas apkārtnes lācēni arī bija 2, un arī viens bija gaišāks, otrs tumšāks, ja jūs atceraties. Nu, šis attēls iepeldēja sociālos tīklos gadu pirms tiem valkas lācēniem. Un internets ir tāda bīstama vide ar ļoti labu atmiņu. Un, nu, ir tomēr, tas nav metodiski izpētīts, salīdzināts tā izcelsme, bet kaut kāda sakritība tur ir. Un šī miga arī kaut kur tepat Ziemeļvidzemē vieni bijusi. Vismaz tas attēls no turienes atnāca. Tā kā, acīm redzot, kāds neapzinīgs cilvēks tos lācēnus pēc migas, teiksim tā, izpostīšanas, iespējams bija savācis. Un tad tie kļuva par palaidnīgajiem valkas lācēniem. Tāds precīzi, jāsaka, zinātniski aprakstīts lāču ziemošanas gadījums ir tikai no 2005. Gada. Iespējams, ka ir bijuši arī agrāki, bet jau bijušais kolēģis, pensijā aizgājušais Laimons Kļaviņš darbojās Alūksnes apkārtnē, Bejas mežniecības teritorijā pārbaudīja, mednieki pa priekšu iztraucēja, pārbaudīja lāču migu un sniedza mums to informāciju, un tad mēs aizbraucām apskatīties, kā tā lāču miga īsti izskatās, jo mēs, mums nebija tāda veiksme pirms tam lāču migu redzēt, un lāču migas apkārtni, tā nav tā ir cita, bet arī tepat Ziemeļvidzemē lāču migas apkārtni tā kā aptvazīt var pēc skrāpējumiem, pēc egļu zara aplauzumiem. Klasiskā lāču miga atrodas egļu jaunaudzē Latvijā. Kā viņa atšķirt no meža cūkas migas, ir tiešām diezgan līdzīga. Pēc tam, kad lācis ir iztraucēts vai cūka aizgājusi, ir 2 galvenās atšķirības pazīmes. Lāča miga ir apaļa, meža cūkas ir tā kā cūkas, tāda ovāla veida. Un otra pazīme, cūka praktiski nekad nerokās.
lāča migas pamatne vienmēr ir izrakta. Ir kaut kāda iedobe, un tad viņa ir izklāta ar to polsterējumu, kas ir vai negļu zari, vai sūnas, vai kāds cits materiāls, bet apakšā noteikti ir tāda kā iedobe, nu tāds kā vanna izrakta, bet apaļa. Tā lāča ziemošana ir obligāta lieta, tad, ja mēs runājam par vairošanās populāciju. Jo, ja lāču tēviņš tur var arī nostaigāt, ja tiek traucēts un tai ziemas migā nelikties, tad lāču mammai, lai kāda klimata pārmaiņas vai sasilšanas sāktos, lāču mammai ir jāguļ. Un, kā jūs nobeigumā redzēsiet, tad lāči izplatīti ir visā Eiropā, arī Dienvidē Eiropā, arī Grieķijā, Spānijā, Itālijā, daudz siltākās zemēs par mums, un vienalga mammas, lai dzemdētu mazuļus, dodas ziemas guļā. Tā kā tās runas, ka varbūt kļūstot klimatam siltākam lāči pie mums negulēs, nu īsti pamatotas nav. Un te ir tāds kalendārs saistībā ar lāča migu, ka decembrī, ja jūs iztraucējat to lāci, viņš aizies, jo pat ja tā būs mamma, viņš centīsies iet no tās vietas projām un iekārtos citu migu. Ja tas ir janvāris vai februāris, kad mazuļi jau piedzimuši, viņa mazuļus neaizsargās, viņa bēgs, bet, nu, zināms, arī sadarbībā ar Igaunijas kolēģiem, kad ir gadījumi, kad viņa atgriežas migā. Un tāpēc ir tas norādījums, viņam, es nezinu, laikam likums spēks vēl nav, ko Karīna minēja, ka ir vajadzīgi tie 500 metri pēc iztraucēšanas, ka pastāv iespēja, ka tā lācena atgriežās. Marts, aprīlis, tad jau mātītes kļūst aktīvas, pat ja mazuļi vēl kādu laiku uzkavējas migā, tad mātīte pa laikam atstāja, lai padzertos vai izstaipītos vai kā. Bet tad jau, ja jūs pienāksiet pa tuvu tai migai, viņa var aizstāvēt tos mazuļus. Viņa jau apzinās, ka tie mazuļi tur ir. Viņa pati ir tāda jau domājoša, ja, nomodā, jo tajā janvārī, februārī viņa vēl ir tādā letarģiskā stāvoklī miegā. Viņa nezina, vai viņa ir tie mazuļi vai nav. Bet martā, aprīlī viņi jau sāk viņus aizsargāt. Un maija sākums, tad jau visi ir aktīvi, mazuļi seko mātītei, var redzēt tās pēdas un nesajaukt ar āpšu pēdām, bet arī tad, jā, var gadīties tā situācija, ja mātīte jutīs, ka mazuļi ir apdraudēti, tad, protams, viņa tā uzreiz nebruks, krāgā neklups, bet viņa jūs atbaidīs, skries jūsu virzienā, pārbaudīs jūsu nervus un centīsies tos mazuļus visādā veidā aizstāvēt. Kopumā tā lāča aktivitāte te ir apkopots iepriekšējās sezonas novērojumi. Jūs redzat, ka lāču pazīmes, tur ir gan gadījuma ziņas, gan mūsu speciāli meklētās lāču pierādījumi. Kalendārs ir no gada pirmās dienas līdz gada pēdējai dienai, un jūs redzat, ka sākums tur ir tāds tukšs, ziemā ļoti maz lāču pazīmes. Tad tas pavasaris ir intensīvs no kaut kāda aprīļa līdz pat no marta beigām līdz maijam. Tad maijā pat varētu būt zināma kulminācija, jo tad sākas lāču riests. Un tad vasaras vidus, jūlijas, augusts ir tāds klusais periods, kad lāči, protams, ir, bet viņi dzīvo mazās teritorijās, viņi labi paēduši, viņi jūs labi dzird, ka jūs ejat uz mežu, no jums izvairās un šķiet, ka lāči kļūst mazāk, un tagad rudenī viņi atkal kļūst aktīvāki. Kopumā mēs izveidojām tādu lāča vizītkarti, ko varētu īsi raksturot ar tādiem vairākiem īsiem kodolīgiem vārdiem, ka lācis ir liels, lācis ir spēcīgs, lācim ir salīdzinoši slikta redze, izcila oža un dzirde, uzvedība piekrītam, kad ir diezgan neparedzama, tāpēc vajag vairāk regulēt savu uzvedību, lai neizprovocētu to lāču uzvedību.
Lācis nekāpj augstu kokos ar stāviem un gludiem stumbriem, izņemot lācēnus. Tā kā pat, ja jūs mākat veikli uzkāpt augstā priedē, nu jā, bet diez vai jums tas izdosies ātrāk par lāci. Izvairās no satikšanās ar cilvēku, kas ir fakts. Latvijas un Baltijas lāči baidās no cilvēka un baidās tieši no cilvēka. Nevis no cilvēkam varbūt ne ikdienišķi raksturīgām lietām, tur svilpieniem vai zvaniņiem, bet no tādām skaņām, kas cilvēkam raksturīgi, no sarunāšanas, no cilvēka balss, no smakas, no viņa izpratnē, piedošanu tiem, kas lieto labu kosmētiku, no tādām lietām. Gudrs ar labu atmiņu un spēja mācīties, ja būs vienreiz paēdis, tad uz šo vietu atgriezīsies. Un plēsējs taču 90% pēc igauņu un citu pētījumu datiem ir augu izcelsmes pamatbarība. Cilvēks nav viņa ēdienkartē. Un par to vēsturi vēl īsi. Te ir tas saucamais periods, kad lāči Latvijā pamazām izzuda. Augšā ir lāču izplatība Igaunijā, apakšā Latvija. Kā redzat, vienu brīdi Latvijā bija plašāk tas izplatības areāls nekā Igaunijā pat, bet tad 20. gadsimta sākumā palikām apmēram vienādās pozīcijās. Izņēmums bija tas, ka Igaunijā palika viena neliela lāču mikropopulācija tepat pie pretī Ziemeļu purviem, tur ap Nigulu un to rajonu. Un pārējie bija tai Narvas pusē, bet tā bija vairojošā populācija, labi saistīta ar Krievijas populāciju. Savukārt Latvijas tā ziemeļa austrumu populācija nav ziņas, ka viņa bija vairojoša. Un pēdējie dati 60. gados tur arī daži novērojumi parādījās. 80. gados tika veidota, Bioloģijas institūts veidoja sarkano grāmatu, to biezo ķieģeli, kad varbūt kāds vēl atcerās vai kādam bibliotekā ir. Un tur jau parādās lāču izplatības karte, arī ar novērojumiem pat Kurzemē. Un faktiski tas Latvijas austrumu daļas platā gala izplatības aina no 80. gadiem tā saglabājas līdz mūsdienām. Vienīgi populācijas blīvums krietni pieaug, un jau iespējams, ka Ziemeļvidzemē tas populācijas blīvums pat varbūt ir drusku lielāks nekā Igaunijas dienvidos. Un ja mēs skatāmies uz pasaules lāču populāciju, Eiropas precīzāk, tad arī tur izmaiņas notiek. Labajā pusē ar zilo krāsu tās ir teritorijas, kuras ir ilgāk jau 21. gadsimtā lāči apdzīvotas, un tad tur ir klāt piezīmēts tās jaunās ar zaļo, kur lāči ir parādījušies, teiksim, pēdējā desmitgadē. Un kreisajā pusē ir šobrīd aktuālā lāču izplatības teritorija. Tās populācijas ir vairākas, un jūs redzat, ka ir tālu arī dienvidos, minētajā Spānijā, Itālijā, Grieķijā, Balkānos, protams, arī ar ļoti lielu blīvumu. Un tad tā ziemeļu populācijas, kas mums ir skandināvu un Baltijas lāči.